Sveiciet visiem! Esmu Mikus. Stāstīšu par Filipa Rīva un Sāras Makintāras grāmatu Olivers un Jūrmicis. Tagad, man liekas, es atrodos jūrā, kur Olivers gāja. Kad Olivera vecāki visas vietas bija atklājuši un visur bija bijuši, viņi pārvērtās uz savu jauno māju. Viņi ieraudzīja tur mazas salas, kas nebija kartē. Viņi devās jūrā paskatīties, kas tas ir. Olivers teica, ka viņš jau nevēlas, bet viņa vecāki neatgriezās. Tādēļ viņš devās meklēt viņus. Viņš satika Nāriņu Airisu, ar kuru devās tālāk. Un tad tālāk viņi vēl satika daudzus moštus, jūras pērtiķus un vēl dažādus. Bet es biju priecīgs, kad beigās viss beidzās labi. Un grāmatas beigās Airisa dzīvoja pie Olivera. Man šī grāmata patika kā iepriekšējā, jo Filipa Rīva un Sāras Makintāras grāmatas ir ļoti labas. Tiksimies atkal!